Nu, kā jums gāja īsumā? Es neesmu brīvs pagaidi. Gāja smagi? Ļoti smagi. Ļoti smagi. Bet nu kopsavilkumā ir tā, mēs to izdarījām. Un es teikšu tā sajūta ir laba. Es domāju, tā pēdējais gājiens ar ūdeni vispār bija lielisks. Labi, ka man ir viens bērns jau, jo starp mums runājot vairs nebūs. Es iesaku visiem, kas negrib bērnus. Jā, tas laikas velospēdi. Jā, šitas. Renāri, tā kā... Kas jums vēl bija jāizdzīvo šo 2 dienu laikā? Ārtis varbūt var pastāstīt. Galvenā atziņa. Tas, ko tu domā, ko tu nevari izdarīt. Es 3 sacensībās, tu to tiešām vari izdarīt, beig galā. To Ulrika teica, un es piekrītu. Man radās tēze, ka principā nevajag sevi pārbaudīt. Vajag sevi saudzēt. Tas ir ļoti svarīgi. Vajag sevi saglabāt. Saglabā sevi. Ok. Ulrika, un kur ir Oskars? Oskars jau palika uzceļā. Viņš nebūs birojā vispār. Viņš nav vairs, jā? Viņš kaut kur izskatās. Kur galva? Pārāk nav. Oskar vairs. Purvā palika, jā. Ok. Un vai jūs zināt jau par kaut kādu rezultātu? Kā mums svarīgi? Tīri intereses pēc. Es nezinu. Nē, man liekas, ka tur neko neskaita. Tas vienkārši tāpat. Ok, Ulrikas komentārs. Vienalga, pirmie iespēdi, pēdējie iespēdi. Pirmie iespēdi nenormāli krūts pasākums, kā parasti. Ir tā, ka pirmās dienas vakarā vai naktī vienostu beidz otro posmu vai jebkuru posmu. Un tev iedod nākamo uzdevumu, un tev ir 3 stundas, tev vajag iepazīstināties ar uzdevumu. Un tu it kā saproti, aizēj gulēt un pamosties un saproti, ka tas viss nāks vienkārši murgojas par kaut kādu sadarbību ar citām komandām. Un vispār reāli krūti. Bet šogad bija baigi fizisks pasākums. Un tā kā mēs nebijām tik stipri, tad 5. vietā mēs neesam. Ok, labi. Tu nezinu, kāpēc izties visjautrākais to visu. Osis ir mūsas. Tiešām. Easy peasy. Es varētu otrais izskriet. Un zini, kas ir? Man osis deva cerību. Jo, ja es redzēju, ka vēl kādām ir tikpat grūti kā man paliks reiz veids, es vienkārši apžēlojos un izsakos, ka man arī ir grūti. Vakardien naktī man bija tāda doma, ka es mošu, ka es pārtīšu pāri stūritenim, sastīšu degunu un mēs izstāsimies. Un nebūs savs galam jābrauc. Nu, baigi. Pilnīgs depresūma. Numurs 11. Komandā ar savu svaigo personisko dziesmu Būs jau labi. Ļoti labi runa. Viena no īsākajām. Tāpēc mēs savu balvu, binokli, tālredzīgākai uzņēmuma stratēģijai, balstoties uz faktu, ka viena no tālredzīgākajām uzņēmuma stratēģijām šobrīd tirgu noteikti ir sadarboties ar TNS, un tā mūsu komandas lēmums šo sacensību noslēgumā par tālredzīgāko uzņēmumu stratēģiju komandai DTB.